13. nodaļa. Kā apgūt kvantu maiņas nodomu. Kaislīgi vēlies pēc lietas, un tu to saņemsi. Atmet savu vēlmi, un tā tev sekos. Svami Šivananda. Svēti svētki par godu patiesajam es. Mēs esam daudz iemācījušies ļoti īsā laikā. Mēs veicām vairākas pieredzes, kas atklāja problēmas būtību, un mēs pētījām daudzas smalkas lietas, tostarp kvantu nobīdi. Mēs iemācījāmies nirt zem ierobežota prāta duļķainiem ūdeņiem un atrast iekšējo mieru, visu sasniegumu pamatu. Tas, ko mēs tagad pētīsim, ir tūkstošiem gadu sena tehnika. Tolaik tas veidoja būtisku cilvēka dzīves daļu, pirms viņa prāts bez nepieciešamības aizrāvās ar to, kas notiek ārpusē, lai spēlētu pārpilnības laukā. Sākumā cilvēkiem bija jākontrolē sava vide, lai izdzīvotu, bet pārpilnības apstākļos mēs sākām mēģināt dominēt pār māti dabu. Pa ceļam mēs pazaudējām savu patieso es. Paņēmiens, ko jūs apgūsiet, ir no daudz vienkāršāka laika, kad cilvēki bija vairāk saskaņoti ar savu patieso es. Šī vienkāršā, bet visaptverošā tehnika atgriezīs mums to, ko esam zaudējuši savas neziņas un neuzmanības dēļ. Gatavojoties momentam, kad sākt atbilstoši rīkoties, mēs esam runājuši par daudzām lietām, taču galu galā kvantu maiņas nodoms ir personīga un svēta jūsu patiesā es svinēšana. Tās burvība joprojām apņem jūs, pat ja jūs neko nesaprotat, ko mēs šeit apspriedām. Tāpēc nolieciet malā savus analītiskos rīkus un gatavojieties atgriezties sākotnējā stāvoklī, tajā, kāds tas bija pirms mūsdienu cilvēka haotiskais prāts to gandrīz iznīcināja. Kvantu maiņas nodoma sesija ir konkrēts, fiksēts notikums vismaz sākotnēji. Ar laiku no kvantu maiņas nodomas sesijas sākuma līdz beigām nepaies vairāk laika, cik nepieciešams mirkšķināšanai. Sesija neprasa nekādu sagatavošanos, bet pagaidām mēs veiksim procesu soli pa solim. Un tas garantēs, ka šādas sesijas jums kļūs par ilgtspējīgu ieradumu. Ļoti īsā laikā kvantu maiņas nodoms jums kļūst tikpat dabisks kā domāšana. Tagad lūdzu pievērsiet īpašu uzmanību sekojošam, jo tas ir ļoti svarīgi veiksmīgai kvantu maiņas nodoma izpildēji. Kvantu maiņas nodoms tiek sasniegts citādi nekā parastais nodoms. Kvantu maiņas nodoms ir savdabīga lieta, nesarežģīta un tūlītēja. Ja vēlaties iegūt jaunu mājokli, jums nav nepieciešams to būvēt katrā detaļā un spilgti iztēloties savā iztēlē. Viss nepieciešamais jau gaida tevi prātā. Jūsu vēlme un iespējas par jūsu māju, kas tur jau pastāv. Vēlme iegūt māju jau bija pirms jūs to sapratāt. Kvantu maiņas nodoms ir jau esošas vēlmes apzināšanās. Īpašā veidā tā, lai radīšanas spēki pieslēgtos, lai tā piepildās tev. Kvantu maiņas nodoms pozicionē pareizi jūsu vēlmi tā, lai tā atbilstu lielajam plānam un kļūtu par tā daļu. Noteiktā līmenī visas jūsu vēlmes paliek ar jums, līdz tās tiek realizētas. Lielāko daļu laika tās pacietīgi sēž jūsu prāta dziļākajos, klusajos līmeņos, gaidot, kad jūs tās apzināsieties. Tātad, kā uzzināt savu nodomu, vēlmi? Vienkārši apzinies to, bet atcerieties, ka jūsu nodoma veiksme ir atkarīga no jūsu apziņas kvalitātes. Tīra eifo sajūta ir vispilnīgākā apzināšanas pieredze, kādu vien varam saņemt. Kad jūs apzināties savu vēlmi un nodomu vienlaicīgi ar tīras eifo sajūtas apzināšanos, šim stāvoklim ir milzīgs potenciāls, lai jūs varētu gūt gandarījumu katrā jūsu dzīves līmenī.
Kad jūs īstenojat kvantu maiņas nodomu, jūs iesaistāties sadarbībā ar tīru apziņu. Tīra apziņa ir visas radības pamatā. Tīra apziņa, kas tiek projicēta caur eifo sajūtu, rada to, ko jūs uzskatāt par savu dzīvi. Eifo sajūta, tīrākā apziņas izpausme, zina, ko dara. Vislabāk ir tieši tai atļaut uzcelt jums māju. Kvantu maiņas nodoms veikli un graciozi novieto jūsu vēlmi nodomu vissmalkākajā eifo sajūtas izteiksmē tieši uz radīšanas troņa. Nedariet neko un iegūstiet visu. Ideālā mājvieta jums var nebūt tāda, kādu jūs to iztēlē iedomājaties. Lielāko daļu laika jūsu nevainīgās vēlmes, kas tiek glabātas jūsu prāta klusajā līmenī, saņem grūdienas un sitienus no jūsu uzstājīgām, nevīžīgām domām. Eifo sajūta labāk par jums zina, kas jums ir piemērots. Un tā zina, kā jums to pasniegt visefektīvākajā veidā, neradot disharmoniju jums vai citiem cilvēkiem. Ja māja, kuru jūs domājat, ir jums piemērota, tad jūs to saņemsiet tieši tādu, kādu to iedomājaties, bet visticamāk šī māja būs daudz labāka nekā jūs iedomājaties. Jūsu nenoteiktais nodoms dos eifo sajūtai brīvību, apvienot visus radīšanas spēkus, lai atrastu jums labākās mājas. Jo sīkāk jūs iztēlojaties savu māju un jo vairāk gribas spēku ieguldāt savā nodomā, jo vairāk jūs izkropļojat savas sākotnējās vēlmes pilnību un jo mazāk ir iespēja, ka šī vēlme piepildīsies. Jūs varat pielikt daudz pūļu un iegūt tieši tādu māju, kādu iedomājaties, taču jūs joprojām nejutīsieties pilnībā apmierināti. Un varbūt jūs zināt kādu, kurš ieguva tieši to, ko plānoja, bet tas viņam nesagādāja prieku, jo tas nebija tas, kas viņam bija vajadzīgs. Tāpēc kvantu maiņas nodoma procesā, kad es lūdzu jūs apzināties savu nodomu, jums vajadzētu būt tikai vājam un virspusējam priekšstatam par to, ko vēlaties. Tad ļaujiet eifo sajūtai darīt visu smago darbu. Nu vai esat gatavs neko nedarīt un iegūt visu? Pirmkārt, saprotiet, ko vēlaties. Ļaujiet savām domām viegli virzīties uz vēlmi, nodomu, ko jūsu prāts jau ir radījis. Nemēģiniet to pārvērst par kaut ko citu. Tas jau ir ideāls. Jūsu vēlme ir radusies no jums. Nav neviena cita līdzīga visā visumā. Atzīstiet savu vēlmi un pieņemiet to tādu, kāda tā ir. Mēģinājums to uzlabot vai padarīt reālāku pārvērtīs to par kaut ko mazāk perfektu. Tāpēc, kad es lūdzu jūs padomāt par savu nodomu, viss, kas jums jādara, ir atzīt to tādu, kāds tas ir. Pietiekami vienkārši, vai ne? Pieredze. Kā apgūt kvantu maiņas nodomu? Atrodiet klusu un ērtu vietu, kur jūs netraucēs apmēram 15 minūtes. Apsēdieties un sāciet kvantu maiņas procesu, par kuru jau esat iemācījušies šajā grāmatā. Vienkārši sēdiet ar aizvērtām acīm. Sāciet novērot savas domas bez piepūles vai jebkādām cerībām. Drīz, tāpat kā iepriekš, jūsu domas palēnināsies un kļūs mierīgākas vai pazudīs pavisam. Pēc kāda laika jūs sajutīsiet eifo sajūtu, mieru, labvēlību, klusumu vai kādu citu patīkamu sajūtu. Tā kā jūs jau esat praktizējis vairākas dienas, eifo sajūta var parādīties pie jums tik līdz aizverat acis. Viegli piefiksējiet to, apzinieties to. Ļaujiet apziņas impulsam viegli uzņemt eifo sajūtas maigo atspulgu. Turpiniet apzināties eifo sajūtu šajā vienkāršajā veidā veselas 5 minūtes vai ilgāk. Ja jūtat pilnīgu dvēseles un ķermeņa mieru vai ja ir gadījumi, kad neapzināties savu prātu un ķermeni, nav jāgaida vai jāparedz šīs izmaiņas prātā un ķermenī. Pieliekot pārāk daudz pūļu ar prātu, lai tās atrastu, jūs varat novērst to rašanos.
Pareizā pieeja ir tikai pārbaudīt un redzēt, vai nav neapzinātas sajūtas prātā un ķermenī, vai rodas pilnīga miera sajūta. Apzinieties savu eifo sajūtu. Identificējiet to. Tā ir miera vai laimes vai sajūsmas sajūta. Vienkārši ievērojiet, kā tas sajūtas. Tagad novērojiet to ar skaidru un neuzkrītošu uzmanību. Uzmanīgas novērošanas procesā tas var pazust pavisam. Tas ir, jūs varat pamanīt, ka novērošanas procesā tas pazūd un jūs sākat apzināties neko. Tas ir tīru eifo sajūtu. Tu zini, ka apzinies, bet nav ko apzināties. Tagad jūs esat gatavs iesēt savu nodomu tīras eifo sajūtas auglīgajā augstnē. Dziļi iegrimstot tīras eifo sajūtas klusumā, ļaujiet prātam viegli virzīties uz jūsu vēlmēm. Lai arī kā tas parādās jūsu prātā, apzinieties to. Tad tikpat maigi un viegli padomā par savu nodomu, par to, kā tu dzīvosi, kad tava vēlme piepildīsies. Tas ir tikai domu uzplaiksnījums bez jebkādām detaļām. Nemēģiniet veidot vai radīt nodomu. Vienkārši vērojiet to visvienkāršākajā, bet pilnīgajā stāvoklī, nevainīgā un tīrā apziņā. Saglabājiet savu lomu tikai kā novērotājs. Tagad ļaujiet savai apziņai atgriezties savā eifo sajūtā. Vērojiet savu eifo sajūtu tāpat kā iepriekš, līdz tas kļūst par tīru eifo sajūtu. Var gadīties, ka jūs atgriežaties tieši pie tīras eifo sajūtas, neizjūtot tās prieka, miera vai svētlaimes sajūtas, kuras piedzīvojāt iepriekš. Tas ir normāli. Kad jūs atkal apzināties tīru eifo sajūtu, jūs esat pabeidzis savu kvantu maiņas nodomu. Tas ir viss, kā notiek kvantu maiņas nodoms. Ja jūsu vēlmi motivē negatīvas emocijas, piemēram, trauksme vai vainas apziņa, jūs atklāsiet, ka jūtaties labāk. Šī ir pirmā vieta, kur notiks pozitīvas pārmaiņas, taču jūs esat arī iedarbinājuši radīšanas riteņus, lai gūtu gandarījumu materiālajā līmenī. Tagad vienkārši nedariet neko un vērojiet, kā dzīves ģēnijs paver vienu pēc otras iespējas jūs iepriecināt. Tagad atgriezīsimies un tuvāk apskatīsim jūsu kvantu maiņas nodoma faktisko darbības mehānismu. Pirmais kvantu maiņas nodoma elements, kam vēlos pievērst īpašu uzmanību, ir tīra eifo sajūta. Šī ir vissmalkākā un spēcīgākā apziņa, un tāpēc tā ir abstraktākā. Lai gan kvantu maiņas nodoms vislabāk darbojas apzinoties tīru eifo sajūtu, tas darbojas arī īpaši labi, ja apzināties mazāk abstraktās sajūtas, kas ir saistītas ar eifo sajūtu. Ar to es domāju klusumu, mieru, dziļu mieru, prieku un svētlaimi, ko piedzīvojat vienkārši apzinoties eifo sajūtu. Neaizmirstiet, mīlestības sajūta un miera sajūta eifo sajūtas pieredzes stāvoklī rodas no apziņas par neko, kas piedzīvots tīras eifo sajūtas stāvoklī. Tā ir pirmā prāta darbības izpausme pēc neaktivitātes. Tīra eifo sajūta. Tas ir tas, ko es gribu uzsvērt. Kad jūs pirmo reizi sākat īstenot kvantu maiņas nodomu, jūs nevarat nepamanīt atšķirību starp tīru eifo sajūtu un mieru vai mīlestību, kas pavada parasto eifo sajūtu. Patiesībā, ja jūs meklējat neko, tīru eifo sajūtu, jūs to palaidīsiet garām. Es zinu, ka tas ir ļoti specifiski, bet es neizstrādāju noteikumus, es tikai jums norādu uz tiem. Un labās ziņas, kvantu maiņas nodoms darbojas gan ar eifo sajūtu, gan ar tīru eifo sajūtu. Es mācīju jums veikt kvantu maiņas nodomu no vissmalkākās pozīcijas, no tīras eifo sajūtas līmeņa, lai jūs zinātu, ka tas pastāv, taču tikpat viegli un ar gandrīz tādiem pašiem rezultātiem varat īstenot kvantu maiņas nodomu
vienlaikus apzinoties, kādas sajūtas eifo sajūta izraisa jūsu prātā. Tādējādi jūsu kvantu maiņas nodomu sesija var notikt apmēram šādi. Bez pūlēm apzināties savu eifo sajūtu, mierīgums, miers, mīlestība un tā tālāk. Tāpat arī bez piepūles apzinieties savu vēlmi nodomu un mierīgi vērojiet. Maigi atgriezieties pie savas eifo sajūtas. Lai atvieglotu izpratni un izvairītos no neskaidrībām, turpmāk es izmantošu vārdu eifo sajūta, lai apzīmētu gan tīru eifo sajūtu, gan eifo sajūtu. Tad jūs zināsiet, ka tad, kad es lietoju vārdu eifo sajūta, tajā ir iekļauts arī tīra eifo sajūta. Tomēr savā kvantu maiņas nodoma praksē jūs turpināsiet meklēt tīru eifo sajūtu. Iesim tālāk. Uz brīdi pakavēsimies pie nodoma. Kvantu maiņas nodoms ietver gan vēlmi, gan nodomu šo vēlmi realizēt. Ar kvantu maiņas nodomu jūs varat apzināties gan vēlmi, gan nodomu. Vai arī jūs varat atklāt, ka jūsu apziņa dod priekšroku vienam pār otru. Īstenojot kvantu maiņas nodomu, jūs varat apzināties tikai savu vēlmi vai tikai savu nodomu. Patiesībā tie nāk no viena un tā paša avota, un apzinoties kādu no tiem, tiks realizēti abi. Viss derēs, ja vien nemēģināsiet kontrolēt to, kas tiek atspoguļots jūsu prāta ekrānā. Vienkārši iegūstiet impulsu, apzināties savu nodomu, un tad viss, kas parādās, tas arī būs pareizi. Atkal, vienkāršības labad, es turpmāk lietošu vārdu nodoms, lai apzīmētu gan vēlmi, gan nodomu, kas iet roku rokā ar to. No kucēniem un pienenes pūkām. Lūk, vienkārši veids, kā apgūt kvantu maiņas nodomu un izklaidēties to darot. Tam ir savs šarms un tāds pats spēks kā iepriekš aprakstītai metodei. Es pats dodu priekšroku šai alternatīvai metodei un gandrīz vienmēr izmantoju tikai šo. Lūk, kā tas notiek. Pēc tam, kad es apzinos eifo sajūtu un tikko sāku apzināties savu vēlmi, manā galvā ienāk gandrīz smalka doma, kas jautrā un pacelājošā veidā atspoguļo manas vēlmes piepildījumu. Piemēram, ja mana vēlme ir veidot laimīgākas attiecības ar citu cilvēku, man varētu rasties doma, laime, redzot, kā bērni rotaļājas. Vai viegls kā čalojošs traucs. Tad es ļauju savam prātam atgriezties pie eifo sajūtas. Eifo sajūta precīzi zina, ko darīt ar formu, kādā tiks izteikts jūsu kvantu maiņas nodoms. Galu galā tas bija tas, kas jums iedvesmoja šo attēlu. Tagad, kad jūsu prātā ir priekšstats, attēls par savu nodomu, eifo sajūta sāk iedarbināt radīšanas riteņus. Daudzi cilvēki dod priekšroku šai metodei, jo tā pievieno viegluma un spēles elementu, kas precīzāk atspoguļo patieso radīšanas prieku. Varat izmantot jebkuru frāzi, kas jums ienāk prātā un kas atspoguļo jūsu nodoma garu. Vienkārši izsakiet sava nodoma tēlu vienā vārdā vai īsā frāzē, un šim attēlam vajadzētu būt jūsu iztēlē. Tālāk sniegšu vairākus nodomu veidošanas piemērus, kurus pats esmu izmantojis. Lai gan jūs varat izmantot manus attēlus, labāk ir izveidot savus savā prātā. Un paturiet prātā, ka šie nodomi var mainīties no sesijas uz sesiju. Kvantu maiņas nodoma vai pat tās laikā. Neiestriekstiet pie viena attēla. Neatkarīgi no tā, kas jums ienāk prātā, ja tas veicina jūsu vēlmes īstenošanu, tas būs pareizi. Šeit ir daži no maniem piemēriem. Attiecībām mātes līdzjūtība, draudzīgs kā suns, atvērts kā debesis, noslēpumains kā okeāns. Uz finansēm mīlestība ir kā nauda, laistīt manu naudas koku, es saņemu un dodu, nauda plūst no maniem pirkstgaliem. Uz veselību
Stiprs kā kalns, viegls kā pienenes pūka, skaidrs kā rīta saules gaisma, spēcīgs kā vējš, uz garīgumu, mierīgs kā akmens, zinošs bez zināšanām, viss ir mana būtība, eifo sajūta, gaisma bez liesmas. Nodomu sviestmaizes izveide. Dažreiz gadās, ka jūsu nodoms mainās. Šajā gadījumā ļaujiet tam mainīties, kā tas vēlas. Jums var šķist, ka tas neies tajā virzienā, kurā jūs apzināti vēlaties, bet neiejaucaties. Ļaujiet savam nodomam izpausties. Šajā brīdī ir situācija, kad jūs atjaunojaties. Tā ir samaisīšana, dzelzs skaidiņu pārkārtošanās tajā brīdī, kad magnēts, eifo sajūta, sakārto haotiski izvietotos tavas dzīves elementus perfektā kārtībā. Šajā posmā jūs esat atvērts visām iespējamām labvēlīgām iespējām katrā radīšanas līmenī. Tas būtiski atšķiras no situācijas, kad jūs domājat savā parastajā apziņā, kad nevarat pilnībā kontrolēt vai skaidri iedomāties priekšstatu par to, ko vēlaties, jo abi ir pakļauti vai nu deformējošām emocijām, vai neelastīgai loģikai, vai abiem kopā. Redziet, jūs ar mīlestību esat izveidojuši savu nodomu, novietojot to starp diviem eifo sajūtas slāņiem. Jūs šeit veidojat kaut ko ļoti īpašu. Jūs varat uzskatīt šo dizainu kā nodomu sviestmaizi. Ja eifo sajūta būtu maize, tad vienu gabalu no tās novietot uz tīras apziņas galda. Uz šī gabala jūs ar mīlestību novietotu sava nodoma šķiņķi vai sojas pīrādziņu mūsu vegānu lasītājiem. Tad virsū uzliktu vēl vienu eifo sajūtas maizes gabalu un voilā, brīnišķīga nodomu sviestmaize ir gatava. Šis piemērs sniedz lielisku priekšstatu par kvantu maiņas nodoma konstrukciju. Tas sastāv tieši no šādām daļām, kas ir izkārtotas līdzīgā veidā. Eifo sajūta, nodoms, eifo sajūta. Vai arī šeit ir vēl viens veids, kā paskatīties uz kvantu maiņas nodomu ar universālās mīlestības acīm. Universālā mīlestība ir līdzīga mātei. Viņa vēlas, lai tev būtu viss, ko vēlies. Viņa neuztver jūsu vēlmi kā kaut ko atsevišķu no jums. Viņa mīl jūsu vēlmi tikpat ļoti, cik viņa mīl jūs. Kad jums ir kvantu maiņas nodoms, universālā mīlestība atver tam savas mīlošās rokas, eifo sajūtas. Viņa viņu kopj, mīl un palīdz augt, attīstīties un plaukt. Ja tu bērnībā vēlies kaut ko tādu, kas tev ir kaitīgs vai nevajadzīgs, viņa tevi vadīs citā, produktīvākā virzienā. Viņa var pat novērst jūsu uzmanību ar kādu lielu dāvanu, kas maina jūsu sākotnējo vēlmi. Un tās vietā jūsu rokās nonāks kaut kas daudz, daudz vairāk. Ja jums ir kvantu maiņas nodoms un jūs uzmanīgi novietojat savu nodomu uz eifo sajūtas dāsnās gultas, tas var izdarīt vienu no divām lietām. Vai nu tas uzreiz pazūd, pārvēršoties par eifo sajūtu, vai arī sāk dzīvot savu dzīvi kā kinofilmā. Šādā gadījumā kādu minūti skatieties, kā filma par savu nodomu izvēršas jūsu apziņas ekrānā. Pēc tam ļaujiet savai apziņai pāriet atpakaļ uz eifo sajūtu. Ja tavs nodoms uzreiz izšķīst eifo sajūtā, tad, kad kādu minūti esi apzinājies eifo sajūtu, sajūti impulsu pie tā atgriezties. Tādējādi jūsu nodoms vai nu izšķīst, un jūs atgriežaties pie eifo sajūtas, vai arī tas izvēršas jūsu prātā kā kinofilma. Jebkura pieredze ir brīnišķīga. Jebkurā gadījumā, kad jūs atkal uzzināsiet par eifo sajūtu, pārliecinieties, ka apzinieties to ļoti skaidri. Vērojiet eifo sajūtu kā kaķis vēro peles alu. Pēc aptuveni minūtes, kad esat piedzīvojis eifo sajūtu, atkal bez piepūles apzinieties savu nodomu. Turpiniet šo procesu
mainot eifo sajūtu ar nodomu. Atkārtojiet ciklu bez piepūles tik reižu, cik vēlaties, un tik ilgi, cik patīk. Lūk, kā izveidot kvantu maiņas nodomu. Un tagad pabeidziet savu kvantu maiņas nodomu sesiju, pavadot 2 līdz 5 minūtes vai ilgāk, ja vēlties, kvantu maiņas stāvoklī. Tas ir apzinieties eifo sajūtu katru reizi, kad tā rodas, un ļaujiet visam pārējam noritēt savu gaitu. Būtībā jūs apdomājiet par savu nodomu, un pēc tam ļaujiet tam brīvi peldēt par labvēlīgiem eifo sajūtas ūdeņiem. Jūs nekādā gadījumā neturaties pie viņa. Vienkārši ļaujiet nodomu impulsam rasties jūsu apziņā. Apzinieties to, un pēc tam ļaujiet tam atkal izšķīst eifo sajūtas pārpilnībā. Kā jau teicu iepriekš, var gadīties, ka tā vietā, lai izšķīstu eifo sajūtā, jūsu nodomu sāk atklāties, atklājot savas slēptās daļas, kā ziedoša zieda ziedlapiņas. Šī izvēršana notiek automātiski, jūs to neuzsākat. Vienkārši skatieties filmas kadrus, kas mirgo jūsu prāta ekrānā. Nekādā veidā netraucējiet šī attēla izvēršanu. Tieši visuma radošie spēki pārkārto laiku un notikumus tavā labā. Šādi tiek pārrakstīts tavs dzīves stāsts. Filmas nodoms, kas tiek parādīts jūsu prāta ekrānā, jums var būt vai var nebūt jēgpilns. Neatkarīgi no tā, ko redzat, neiesaistieties šajā procesā. Vienkārši skatieties un izbaudiet. Ja pēc skatīšanās uz to aizmirsāt atgriezties eifo sajūtā, dažu minūšu laikā nekas. Vienkārši mierīgi atgriezieties pie eifo sajūtas, kad attēli pamazām izzūd. Jūsu prāts var aizklīst arī uz domām par citām tēmām, un tā nav problēma. Kad jūsu prāts klejo, dodiet sev nelielu impulsu atgriezties pie tīras eifo sajūtas un izveidot citu nodomu sviestmaizi. Bieži gadās, ka kvantu maiņas sesijas laikā var parādīties vēlmes, kas saistītas ar citiem jūsu dzīves aspektiem. Izmantojot kvantu maiņas nodomu, jūs ar vienu šāvienu varat nošaut 2 vai pat vairākus zaķus. Visas jūsu vēlmes ir saistītas viena ar otru, un tās visas izaug no ego fundamentālās vēlmes atjaunot saikni ar eifo sajūtu. Ja kvantu maiņas nodomas sesiju laikā rodas citas vēlmes, ir pilnīgi pieņemami izbaudīt tās sākotnējā nodoma vietā. Bet, kad sākat pavisam jaunu kvantu maiņas nodomu sesiju, vienmēr sāciet ar savu sākotnējo nodomu. Liela emocionāla stresa periodos jūs varat atklāt, ka jūsu kvantu maiņas nodomu sesija ir piepildīta ar domām. Tā arī nav problēma. Necīnieties ar domām, domājot, ka jums tām nevajadzētu būt. Ja tās ir, tad tieši tā tam vajag būt. Kad saprotat, ka jūsu prāts ir novirzījies no tēmas, vienkārši sāciet uzmanīgi novērot domas, nemēģinot iejaukties tāpat kā apgūstot kvantu maiņas procesu. Šo seansu laikā jūs iespējams nepiedzīvosiet dziļo eifo sajūtas mieru. Nekas traks, viss ir kārtībā. Relatīvā miera periodos apzinieties savu nodomu un pēc tam savu eifo sajūtu, cik tālu tas ir iespējams. Katra kvantu maiņas nodoma sesija būs atšķirīga. Nemēģiniet tās visas padarīt vienādas vai atšķirīgas viena no otras. Nemainiet tās, pieņemiet tās tādas, kādas tās ir. Kvantu maiņas nodoms darbosies uz jums neatkarīgi no jūsu subjektīvās pieredzes. Lai sasniegtu pārsteidzošus rezultātus, veiciet kvantu maiņas nodomu sesiju vairākas reizes dienā. Katru sesiju iesaku vispirms veikt 5-10 minūtes. Papildus visuma radošo spēku mobilizācijai, lai izpildītu jūsu vēlmes, nodomu kvantu maiņas sesijas ir noderīgas daudzos citos veidos. Ļoti īsā laikā jūs uzzināsiet, kā vadīt kvantu maiņas sesijas burtiski uzreiz un jebkurā laikā, bet nesteidzieties.
Tas nav mērķis, uz ko tiekties, tas nāks dabiski noteiktā laikā. Jums var būt kvantu maiņas nodoms jebkura veida vēlmēm. Tām nav jābūt svarīgām vai nopietnām. Veiciet kvantu maiņas nodomu visas dienas garumā. Izstrādājiet kvantu maiņu nodomu visi viegliprātīgākajām vēlmēm, kā piemēram saldējums, karstā šokolāde, ziedu pušķis vai jauna kleita. Uz priekšu, izklaidējieties, jūs esat to pelnījuši. Nākamajās nodaļās, stiprinot savu draudzību ar kvantu maiņas nodomu, es palīdzēšu jums saprast tikko apgūtā procesa spēku. Es vēlētos sīkāk pastāstīt par to, kā izmantot kvantu maiņas nodomu, lai atrisinātu tādas problēmas kā hroniskas slimības, finansiālas grūtības, emociju vadīšana un tā tālāk. Es arī parādīšu, kā palīdzēt citiem cilvēkiem apzināties savas dziļākās vēlmes. Pirms pāriet uz nākamo nodaļu, ir vēlams veikt vēl vienu pilnu kvantu maiņas nodomu sesiju tieši tagad. Sāciet darbu, novietojiet grāmatu sev klēpī un ļaujiet vienai no savām vēlmēm pacelties apziņas virspusē. Tagad uzmanīgi apzinieties eifo sajūtu, savu nodomu. Eifo sajūta un izbaudiet pilnu kvantu maiņas nodomu sesiju un svētlējumu, ko tā sniedz. Piezīme. Pat ja jūs neizjūtat nekādus emocionālus pārdzīvojumus, iesaku izlasīt nākamo nodaļu par emociju pārvaldību. Tajā ir sniegti pamata padomi, kas attiecas uz informāciju, kas ietverta pārējās nodaļās. Citādi jums nāktos katrā nodaļā lasīt vienu un to pašu informāciju. 13. nodaļas galvenie punkti. Kvantu maiņas nodoms ir sena tehnika, kas datēta ar 1000 gadu. Kvantu maiņas nodoms sākas ar vēlmes nodoma apzināšanos, ko jūsu prāts jau ir radījis. Kvantu nodomu var īstenot apzinoties neko, tīrā eifo sajūtas stāvoklī vai kad eifo sajūta pavada tādas sajūtas kā miers vai laime. Filma, kas tiek rādīta jūsu prāta ekrānā, ir eifo sajūta, kas pārraksta jūsu dzīves stāstu, lai piepildītu jūsu vēlmi. Lai sasniegtu pārsteidzošākos rezultātus, veiciet kvantu maiņas nodomu sesiju vairākas reizes dienā. Jums var būt kvantu maiņas nodoms jebkurai vēlmei, nopietnai, jautrai vai viegliprātīgai.